Uzdancos arī. Oi, kādi malači. Pastāvnieku ir tik daudz, prieks par jums. Sveiciens svētkos! Sveiciens Raunas novadam! Autobusu piedzīs. Man ir tas lielais gods stāvēt blakus jubilārei un arī virsvadītājai, goda virsvadītājai. Daudziem noteikti viņi ir zinām kā krustmāte Lienīte, bet man kā Liena Lūsa. Liena, es sveicu jūs dzimšanas dienā 70 gadu jubilejā. Mīļš, paldies! Stipra veselība un vienmēr vēlmi būt ar šiem jaunajiem cilvēkiem. Ļoti pateicos. Kā jūs jūtaties un kas ir jādara, lai iegūtu goda virsvadītāja titulu? Nu, vispirms es visu laiku riju asaras, cik es esmu emocionāli gandarīta par šiem svētkiem, ko es redzu, cik skaisti bērni iet ar kādiem tērpiem, ja? Nu, lai kļūtu par goda virsvadītāju, es tā īsti nezinu, kas nu būtu jādara, bet man tas bija tā, ka es novadīju 3 deju svētkus. Es uzvedu pirmo reizi uz laukuma bērndārzniekus, 360 bērndārzniekus. Un tā 3 svētkus ar bērndārzniekiem. Kas ir tā dejas burvība, kas mūs visus tik ļoti aizrauja? Nu, es domāju, ka tā ir latvietība, jo mēs dejojam un dziedam, lai vai kas. Lai vai kas taisnība. Kā vispār jūs jūtaties, esot starp jauniešiem, vai jaunieši ir aktīvi vai dejot griboši? Es fantastiski jūtos, man ir žēl, ka es esmu pensijā un ka man ir 70 gadu un ka es nevaru būt vairs viņu vidū. Bet vai jaunieši ir aktīvi? Ļoti. Nu, mēs tagad redzam, ka tie 1000, kas te tagad strādā, ja, tas ir vienreizēji. Ja? Jums ir bijusi arī pieredze iepriekš, kā jūs sacījāt, un vai šī pieredze jauniešos ir augusi, vai viņiem vēlme dejot ir augusi? Es domāju, ka ne tikai augus, bet arī tā teritorija paplašinājusies. Manā laikā nebija neviens no Īrijas un no Londonas. Tagad jau mēs esam Eiropā, ja? Tā kā augus ir, jā. Jā. Lūk, iedomājieties. Šie visi šodien jūs sveiktu dzimšanas dienā. Es to arī jums vēlu, lai šodien šie svētki ir arī jums. Nu, tā var būt tikai tā vienreiz mūžā. Un 2 prezidenti vēl dažās dienās. Priecīgs svētkus. Jā, paldies jums. Vislabāk. Mūzikas skolai. Koklētāju ansamblis. Sveicam arī jūs. Simfoniskais orķestris pie mums. Sveicam arī jūs. Nu, protams, mēs dzirdam pūtēju orķestri darbībā. Sveicam arī jūs. Sveiciens Čakavas vidusskolai. Deju kolektīvs Čakaviņā. Šķiet, ka tie ir spilgtākie vainagi meiteņu galvās.
Sveiciens Čekavas vidusskolas korim! Lūk, to es saprotu. Paldies, ka atnācāt. Nāciet vēl. Cikos jānāk? Tiekamies pēc pusstundas. Būsiet ideāli, lai priecīga diena. Čekavas vidusskolas vokālais ansamblis Rasa! Cik jūs esat skaistas meitenes. Iveta ar 2 T deju studijā. Sveiciens arī jums! Dejotājiem balsis skaņas, spēka vēl daudz. Malači. Sveiciens Katla kalna bērnu folkloru. Nes nav grūti? Nu, nē, tikai pretvēžu baigais. Kur vairāk tēt nogurums kājās vai rokās? Mugurā. Kas bija grūtākā deja šogad? Neviena, viss bija viegls. Un kas bija foršākā? Neviena. Kas bija grūtākā deja šogad, meitenes? Nu, varat padomāt. Brālīts māsu dancināja. Kas tad? Brālīts māsu dancināja. Kāpēc viņa ir grūta? Tāpēc, ka tur ir ātra dziesma un ātrāk ir jādejo. Bija foršākais? Foršākais jau tas, ka var dejot. Un tie treniņi visi gadu garumā, tas ir tagad vislielākais prieks. Vislielākais prieks ir tas, ka tu esi izbaudījis. Grūtākā deja šogad? Grūtākā? Nav grūtāko deju. Skaistākā, foršākā, tā, kas paliks. Mamma kā māja. Kas bija lielākās blēņas, ko darīja lielie? Nekādas. Nebija, viss bija kārtībā. Jā. Cik liels prieks tagad ir? Ļoti liels. Kas ir tas saviņojošākais? Visa tā atmosfēra un tas, ka visi var būt kopā. Un, jā, ļoti lielisks laiks. Dziesmu svētki ir superīgi. Ko mammai grib pateikt? Tā, kas tev nav redzējusi. Liels sveicieni, drīz jau brauksim mājās. Foršākā deja šogad? Zvaigžņu sega. Ko tu gribētu pateikt mammai, kas tev nav redzējusi nedēļu? Čau, mām! Mīlu tevi! Kas tev patika visvairāk? Dejot. Grūtības bija? Nē. Kurš ir galvenais orķestrī? Es? Vienmēr tie, kas ir būvā, tie ir galvenie, ja? Nezinu. Kas ir foršākais no šiem svētkiem tev? Varbūt tas, ka mēs piedalījāmies konkursā un pirmo vietu dabējām. Super! Silavai sveiciens svētkos! Sveiciens Jersikas pamatskolai! Sveiciens Rudzātu speciālai internāta pamatskolai! Sveiciens Ozolnieku novadām!
Visi smaida, visi priecīgi. Sveiciens no Tas, kas tur runā un visiem saka, ka visi smaida un visi priecīgi, ir aktieris Inters Rešetins. Un es viņam prasīju, vai viņš atnāks man aprunāties. Viņš teica, lai es viņam piezvanu pēc 4. Inter. Reizeknes tehnikums nāk. Sveiki, sveiki arī jūs. Visi tik mierīgi stāv, un tu te viens pats klaigā. Kāpēc? Jāuzmundrina tie mazie ķipari ir. Sveiciens Reizeknes tehnikumam! Kā lai tevi uzmundrina? Man jau tauta tā kā atbalsta, es neesmu viens. Visi sauc Inter! Ja? Paldies Dievam, vēl nē. Sveiciens Viļānu novadām! Vai tu pats esi kādreiz piedalījies dziesmu svētkos? Esmu vienreiz, jā. Ko tu darīji? Draudzējos ar meitenēm un dziedāju. Cik dziesmas tu esi nodziedājis? Atceries? 11. 11. Mīļākā ir? Joprojām jautājums par dziesmu? Jā. Jā. Ir. Atceros nosaukumu. Tas bija Inters Rešetins, viņš ir ļoti aizņemts, tāpēc varbūt, ka vēlāk es pie viņa piekāpšu, varbūt uz tiem 4. Pie mums arī Salas novads. Biržu internātu pamatskolai sveiciens. Salas vidusskolas koris Dominante. Mīļie, atbrīvosim ceļu, Brīvības ielu, patreiz atbrīvosim. Jāatbrīvo ceļš, jo Strenču novads nāk. Vidzemnieki. Nāciet droši, sveiciens svētkos! Sveiciens deju kolektīviem! Sveiciens arī Strenču novada vidusskolas jauniešu deju kolektīvām! Sveiciens koristiem! Labdien! Lai labi pūšās! Rūjenas novads! Sveiciens rūjeniešiem! Mālači! Smaidam, mīluļi! Ropažu novads! Anneli! Garauši! Kāds tik tos nosaukums neizdomās? Super! Vislabākie, šaubu nav! Jā! Burtu redzu, kam labāka redze pačukstēt priekšā, kas tur nāk. Reizekne? 4. reizi jau. Novads ir tik liels, ziniet kā. Sveiciens Reizeknes novadām! Ricāla vidusskolā! Maltas vidusskolā!